Tikko apprecējāmies un burtiski pēc pāris dienām jau bijām lidmašīnā uz Grieķiju, Korfu salu. Bez plāna, bez steigas, tikai mēs, saule, ēdiens, skaisti dabas skati un viss, ko var noķert medus nedēļā. Šis nav ceļvedis, šis ir vienkārši mūsu stāsts par vietu, kur mēs bijām ļoti laimīgi. Sveiciens! Esam ieradušies saulainajā Grieķijā, Korfu. Un sākas mūsu medus nedēļā! Kā tu jūties atkal esot Grieķijā? Forši. Kā tā temperatūra, gaisa? Forši. Mārtiņš jau Latvijā esot bija atradis, kur noīrēt mašīnu. Mēs ņemam no šī Lamo. Uzreiz lidostā. Dodamies pakaļ mūsu žužiņai. No šitādi mēs rullēsim pa to Grieķiju apkārt, pa to Korfu. Mēs esam iekāpuši mūsu Mini Cooperā, kas izmaksāja 400 eiro īres maksa un vēl papildus 290 eiro depozīts. Bet depozītu mēs dabūsim atpakaļ, ja mēs mašīnu nesaplēsim. Jā, mēs apdrošināšanu nepaņēmām. Mēs paņēmām pamata apdrošināšanu par kaut kādiem 50 eiro uz visu laiku, kas ir obligātā, bet nepaņēmām papildus apdrošināšanu. Jā, par cik mums Grieķijā ir bijis laba pieredze, tad mēs vienkārši paļaujamies uz to arī šoreiz. Un fakts, ka mēs mākam braukt arī pa līdzi. Šobrīd esam ceļā uz mūsu apartamentiem, kas ir aptuveni 45 minūšu braucienā no lidostas. Ātri piestājam pa ceļam, lai ieķertu kādu vīniņu, kādu ūdeni. Kaut ko varbūt vakarā uzgraužam. Tik forši, es nevaru pateikt, tas vienkārši debesis, ūdens, vainas. Mēs esam ieradušies mūsu nakts mājās, es esmu noraudājusies. Te ir tik skaisti, mēs jums noteikti parādīsim to visu rīt, bet man ir vislabākais vīrs pasaulē. Šodien noslēdzam. Elstera vairs parunāt nevar, viņa emocijas iet pa gaisu, viņa ļoti priecīgi, bet mēs ejam paēst un ar labu nakti. Brīnišķīgs rīts. Es beidzot neraudu, es izraudājusi visu, ko vajadzēja, un šis ir skats, kas pavērš pa mūsu balkoniņu logu. Mēs esam 15 minūšu apakaļ piecēlušies, un tūlīt dosimies jau peldēt. Ārā ir tik foršs laiks. Uz kurien tu? Peldēt. Snorklēt. Aču? Supi mums ir iekļauti apartamentu cenā. Tur ir mūsu mājiņa. Un te ir Mārtiņš. Te ir arī ārus duša, kur noskaloties no sāls ūdens. Labs. Ejam iekšā. Sveicināt mūsu karaļvalstī. Tātad visu, kas nepieciešams. Toaletē, duša, kabūzīts, istaba ar skapi gultu un saldajā ēdienā ir šis balkoniņš. Šī balkoniņa dēļ un vispār šī skata dēļ mēs paņēmām šo Airbnb, jo reāli tu tikai pārguli pa lielām tajā mājiņā, bet ja tev ir šāds, šeit uzturēs daudzreiz ilgāk. Mums ļoti patīk, tā kā pamosties un iziet šeit, tas vienkārši kaut kas nereāls. Tad ārā mums ir ne tikai jūra, bet arī savs baseiniņš, kas ir tikai mums diviem. Tad šeit ir supi, makrači, viss mēs visu varam lietot, izmantot un privātā pieeja pie jūras. Ar privāto guļam vietu mums diviem. Perfekti.
esam nosupojušies, izpeldējušies, un tagad ir laiks doties brokastīs. Dodamies pa salu uz leju. Visa salas piekraste ir tādās mazās kurortu pilsētiņās izveidot. Noteikti atradīsim vienā no šādiem ciemiem arī izcilo brokastu vietu. Es personīgi šī ceļojuma laikā vēlos spiest uz salātiem, jo Grieķijā tiešām tie ir ļoti garšīgi. Nu, Mārtiņš jau gan jau uz kebābu. Gyrosiņu. Jā, pirmie iespaidi, nu, brīnišķīgi, jā. Nevaram sagaidīt, ko atlikusī diena mums atnesīs. Esam atraduši vietu, kur solās, ka būs ļoti laba kafija, jo manam un Mārtiņa rīta veiksmes atslēga ir garšīga un laba kafija. Tagad dosimies iekšā. Testē grieķu kafiju. Strong? It's strong. It's good. Kāds salīdzināt mūsu kafiju ar šo kafiju? Tev negaršot. Apgās viņa tik karsta. Jā, nē, tu jau, kad pasūtīji grieķu kafiju, es biju lasījusi un dzirdējusi. Nav slikti. Grieķu kafija, tosts un omleti, kur vēl labāk. Šī ir tā foršā lieta par ceļošanu, kad tu satiec nepazīstams cilvēks un tu vari ar viņiem tik forši parunāt un tik... Tas nav, zini, tādas small talk, bet tādas riktīgi pa dvēselē. Kaut tās ir 5 minūtes, bet tev liekas, ka tā saruna ir bijusi tik sirdi piepildoša un saturiska. Braucājām garām un Mārtiņam saka, stop, re, kur ir avokādo? Šitādi šodien brokastīs ēdām tikko. Esam ieradušies Kavos pilsētiņā, kas ir galvenā viņu tusu pilsēta. Šobrīd pa dienu te ir diezgan mierīgs. Mini pauzīte. Saldi? Labi. Tad es vienmēr suvenīrus atstājam uz pēdējo dienu, un tad ir bišķiņa. Tāpēc šoreiz mēs, ejot garām, jau laicīgi paskatāmies, kas tur labs, saprotam par cenām, un es tiku pie šādi. Un man liekas, ka man ir tik netīva kamera bijusi. Visi normāli cilvēki šajā laikā ir bīķņā, jo karstums ir, ir jūtams. Mēs nesūdzamies, mēs priecājamies, un ļoti daudz, kas ir arī ciet, un tā ir tā interesantā lieta par silto valstu zemēm, cik ātri var mainīties vibes kaut kādai konkrētai vietai. Tagad mēs atbrauksim iespējams vēl vakarā šajien, un man liekas, ka būs krietni citādāk, kā ir tagad. Šodienas pusdienas restorānā Olimpijā. Un tajā brīdī gaidām, kad mums viss atnesīs. Un mūsu ēdiens ir ieradies. Ko mēs ēdam šodien? Mēs spiežam uz salātiem un uz gyrosiņu. Kārtīgi kreftīgs ēdiens. Grieķijā restorānos viņiem ir nereti kaut kādi tādi foršie piedāvājumi. Tur starterīts plus main dish plus saldējs ēdiens. Un tad mēs paņēmām 2 dažādus komplektus, kur vienā gāja saldē ēdienu. Tiešām pa labām naudiņām var paēst. Un ļoti garšīgi. Oh, wow, tas saldējums reāli labs. Augsts saldējums ir tieši tas, ko es gribēju. Pēc paēšanas bijām pelnījuši pauzīti, tāpēc devāmies atpakaļ uz mājām, kur pasnorkalējām, pabraukājām ar supiem un vienkārši iečilojām. Pīpauz mājās beigusies. Tā nebija pīpauz, mēs pasnorkalējām, bišķiņ pagulējām saulītē, bet tagad mēs dodamies baudīt Grieķu nakts dzīvi. Mēs braucam uz Kavos. Jā, mēs tikko tur bijām pa dienu, tāpēc būs forši arī redzēt to vakaru vaibu, jo tā tiešām skaitās Korfu kā viena no aktīvākajām tā kā nakts dzīves daļām. We'll see. Esam ieradušies, nācām līdz jūriņai. Baudi. Šīs laipiņas sākumā bija rakstīts, ka visi, kas uz viņas kāpj paši uzņemās risku par savu dzīvību.
Nu, te pa nakti labāk neiet. Te nu godīgi jāsaka, mums likās, ka būs krietni lielāka dzīvība, jo pa lielam viss ir tas pats, varbūt ir bišķiņ vairāk cilvēki, bišķiņ vairāk gaismiņas un kaut kas strādā, bet... Nav actions. Come, my friend, come! Mārtiņš teikovējā uz mājām paņems vēl kebābu. Nu, kā tu vērtē tavs pirmais Korfu kebābu? Viņi māk girosiņus taisīt. Wow. Very good. Tajās ir kaut kāds ar labu nakti vai kaut kas tāds. Ar labu nakti vai kaut kas tāds. Vai, tas neieliks neko. Labrīt! Mēs esam jau modušies, jau kādu stundu snorkelējam un supojam. Starp citu, snorkelēt ir ļoti forši, ja tu vari piesieties pie supa ar to striķi, un tad ir tāda ekstra drošības sajūta visu laiku. Jā, mums tūlīt jau ir jāpamet šī apartamenta, un šodien jau iekārtojamies citā vietiņā. Mainīsim salas lokāciju, kur mēs bāzējamies. Braucam uz ziemeļiem tagad. Un tā supošana ir diezgan aktīvs process, un man gribās ļoti ēst. Jā, tāpēc laižam brokastīs. Atbraucām brokastīs, un nu tik ēdīs. Šeit puse no mūsu pasūtītā salāti, būs vēl gaļas miks, un Elistere lika pateikt to, ka mēs bieži ēdienus splitojam, tagad dalamies uz pusēm, un tā ir foršāk. Tad sanāk vairāk visu kaut ko notestēt. Oh, jā. Oh, jā. Salātus viņi prot taisīt. Porcija numur 2. Kāds ir? Nav jau pagaršots. Sāks ar des. Īsumā par Korfu ceļiem. Pa lielam visu laiku ir šādi līkumi. Pēc brokastīm dosimies uz jūriņu vienkārši nedaudz iečilot. Kāpēc tu izvēlējies mūs atvest uz šo pludmu? Ak, dieniņās, nu labi. Laikam šis bija liekas jautājums. Ja ir viena lieta, ko mēs tiešām no sirds jums varam ieteikt, dodoties uz Grieķiju, ir ņemt līdzi snorkelēšanas maskas, jo pirmajā reizē mēs bijām bez, šoreiz mēs paņēmām jau no Latvijas ļoti labas maskas līdzi, caur kurām var elpot caur degunu un caur muti. Respektīvi, te nav nereāli liels diskomforts. Jā, mēs tik daudz laika pavadam vienkārši snorkelējot, ļoti, ļoti patīk. Tā kā tiešām labas maskas. Šādos ceļojumos, man liekas, ir must have, jo tu tik daudz reāli vairāk var izbaudīt kaut kādas lietas, un es saku, man tas aspekts ir, ka mēs tik foršas lietas daram, par to nav jāmaksā. Atvedām labu spotiņu smuko bilžu pauzēji. Ielīdāmies vārtiem. Bet tas bija tā vērts. Oh, hello! Ko tā tu tā? Jannas apartamentos. Par tālāk. Lūk, mūsu skaistā virtuvīte, dining tables, showers, pods, kur darboties. Ļoti skaistā guļamistabā. Air conditioners strādā, viss notiek. Un arī balkoniņš ir. Kārtojušies mūsu apartamentos un dosimies vakariņās. Pēc bīčiņa esam izsalkuši. Vīrs strādā pelnu piķi, lai šitā varētu atpūsties, jā. Mēs reāli izbadējušies esam. Prosciutto un melens salāti ir viens.
ko es labprāt paņēmu. Jā, nu cenas jūs arī redziet. Salāti 10 līdz 12, tas tāds standartiņš, un tad, nu, main course. Bet šī arī nav lētākā vietiņa. Ļoti, ļoti garšīgi. Mēs noteikti iesakam šo vietu, tiešām 10 no 10. Apkalpošana, ēdienas, dzērieni. Atmosfēra ļoti nice. Jā. Noformējuma ziņā šis ir tāds visfancīgākā vietiņa. Svarīgākais ir garša. Kokteļi ir ļoti labi. Es teiktu, ka visgaršīgākie kokteļi visā Korfū, ko esam dzēruši. Pasies kāda rindiņa, tagad nevar vairāk tikt tā. Labrīt, esam modušies. Mums 3 minūšu attālumā no mūsu viesnīcu apartamentiem bija šī vietiņa, kuru ir diezgan agri jau augšā un servē ļoti labu kafiju ar oatmeal un pankūkas. Un beidzot būs tādas svētdienīgās brokastis. Un Mārtiņam ir jāapstrādā nedaudz. Nu, izskatās jau ļoti labi. Kafija, beidzot tika apmierināta mana kafijas vēlme un ar oat milk, jo alternatīvie pieni viņiem šeit tiešām ir problēma. Esam ieradušies 5 minūšu attālumā ar kājām no mūsu otrās guļvietas. Zinu, ko es jums varu visiem pateikt. Ja jūs kāds dodaties ceļojumā un jums seja paliek visi pumpaina, ziniet, jūs neesat vieni. Karsts ir, jā? Ce mai mari am zis la ei. Karsts ir, jā. Elster tikko taisīja bildi, lec gaisā, gan drīz pazaudēja savus čibiņus. Tā lecim un viņa gandrīz tās uz āgļus. Tāpēc tagad es lekšu bez čibiņiem. Un, nu jā, šeit ir tik daudz cilvēku, kas nozīmē, ka mēs no šajienes dodamies prom. Gribam vairāk privātumu, kaut vai drusciņu. Nolikām mašīnu šoreiz maksas stāvvietā, jo tas satiksme ir milzīga un īsti normāls vietas, kur mašīnu droši atstāt nav. Jūs atgādināšu, ka mums mašīnā ir pati basic apdrošināšana. Tāpēc mēs esam ieinteresēti maksimāli prātīgi paši to atstāt. Patiesība ir tāda, ka tas bēņas ir tik karsts, ka vispār nevar. Dīrs ir reāls lielis. Tupsīts. Satainājās. Gribētos tā, bet nevar. Porto Timoni Beach. Aiziet? Izrādās, ka tikšana līdz bīčiņam nebūs tikai 3-4 minūšu gājiens. Ja? Un mēs gribējām dokumentēt to, kā mēs izskatāmies gājiena sākumā
un pēc tam gājienu beigās. Tāpēc, ka visi cilvēki, kas nāca apakaļ, tiešām likās, ka viņi ir, es nezinu, kur ir pabijuši un cik grūti viņiem ir bijis un manāts, kāpēc. Un, jā, tāpēc. Mums jātiek ir kaut kur tur klējā. Jā, var redzēt. Tur, jā. Tagad mēs esam viduspunktā kaut kādā. Šitā bija tā vieta, ko mēs arī redzējām. Re, kur mana smukā sieviņa. Noslīdusi, bet priecīga. Redzi? Var redzēt? Neskaitot manas skaistās pumpas, vai tu redz arī manas sviedrus visur. Tā kā es vienkārši eju un es vienkārši jūtu, ka es vienkārši līst visu. Labāk iesauļojās. Un tūlīt jau būsim nonākuši gala punktā. Diemžēl mūsu teorija par to, ka garais ceļš nozīmēs maz cilvēku galamērķi, laikam nebūs strādājusi un es aizķēru uz kaut kādiem zariem. Šis ir Twin Beach. Viņa arī sauc Dviņu pludmales, tā kā vien otrai blakus. Esam ieradušies beachiņā. Atradām savu vietiņu. Cilvēki te ir daudz. Bet, ja godīgi visi cieņo nokāpt lejā, iesim snorkelēt, te izskatās, ka diezgan forši varētu būt. We'll see. Mēs pasnorkelējām, redzējām jūras, svaigas norājums. Tas bija nereāli krūti. Man vispār bija ļoti patīk snorkelēt. Bet nu, tagad ir laiks kāpt atpakaļ. Jā. Vēliet veiksim mums, jā. Tā nu mēs esam pēc haika. Viss tek. Patrol. Galvenais, mēs bijām plānojuši šim gatavoties. Mēs bijām plānojuši, ka šis būs 4 minūšu gājiens. Es domāju, ka kopā bija kaut kāds 25 turp, 25 atpakaļ. Tā kā 8 minūšu gājiens pārvērtās par 50. Mums labi, ka mums bija līdz mazā 0,5 litru pudelīte ar ūdeni. Un viss. Pasies, kā man kājas tek. Forši. Bet mēs iesakam. Tikai esiet gatavs visi. Pēc haika esam izbadējušies. Atnācām pusdienās. Skats tāds, neko sev. Mēs spiedīsim uz grieķu virtuvi. Ko mēs ņemsim? Ot nezinu, ko mēs starteri ņemsim, bet otrajā ēdienā mēs ēdīsim musaka un sofrito. Nu, kā tu vērtē? Viņš ir tagad kaut kādas tā kā ribiņas, tā kā ne ribiņas, ar kartupeļiem un rīsiem kopā. Gan interesanti. Tā noprovēt. Atgādīgi godu stroganovu bišķi. Ne? Jā. Varbūt. Eju nos. Labi. Vēl top. Tur nav pasta, man liekas, bet viņš ir tik tāds. Oh my god. Tie kartupeļi. Pēdējot. Tik labi. Pēc pārēšanas atnācām uz jūriņu paņemt powernapu, jo par cik tas haiks vispār nebija plānots, tad mums vajadzēja nedaudz uzkrāt enerģiju, jo šodien tieši runājām, ka varētu tādu mierīgāku dienu paņemt fiziski. Bet, nu, ar mums tā parasti notiek. Te jau redzēt, ka cilvēki ar vien vairāk un vairāk sāk pulcēties. Tikko nobukojām, kur tur Katerīna taverna galdiņu uz 9:30, jo mums ieteica gan mūsu hosts, ka tā ir ļoti laba vietiņa, kur pārējais gan vakardien, kad mēs staigājāmies. Pie tā restorāna bija milzīga rinda, un viss bija pilns. Pils. Jā, tāpēc mēs gribam arī paskatīties, kas tur labs ir. Ja jums liekas, ka ceļojuma laikā viss, ko mēs darām, ir ēdam, tā nav galīgi nepatiesība. Bet mēs nodedzinām galvenā daudz kalorijas, lai mēs varētu ēst tik daudz. Jā. Ja tu dzīvo 3 minūšu attālumā no jūras, ir grēks neatnākt vakara pastaigā. Ak, dieniņās, tas tik skaisti.
rīt esam atbraukuši uz mūsu brokastu vietu. Evivā. Evivā. Šai bija ļoti labs vērtējums Google. 4,7. Nezinu, vai šo informāciju vajag. Kafijas tests. Karsta. Labi. Brokasts ir ieradušās. Nav jau tā, ka mēs baigie fūdījās. Kad tu tik priecīgs? Šis ir maizīts apcepts olām. Un tas baigi karsts. Apēdīsim vīnodziņu vien. Nav nevainas, bet tik basic. Esam garšīgi un labi iestiprinājušies, un tagad ir laiks doties piedzīvojumos. Uz kurien mēs dosimies? Es nezinu. Labi, es tomēr atcerējos. Mēs atradām kartē augstāko punktu, Korfu, un mēģināsim tur tikt. Tā ir viena no lietām, ko mums patīk darīt ceļojumos, tajā vietā, kur mēs paliekam. Vismaz censties tikt vienā no augstākajiem punktiem. Un, protams, tagad ir sauļošanās krēma sessions, jo bez tiem diezgan stulbi. Bet īpaši teiktabējums ar 50 bērnu ir vislabākie. Iestājām kādā mazā pilsētiņā un visu ceļojumu laiku meklējām olīvu eļļu, jo Rodā tas bija ļoti izplatīti pārdošana, ražošana un viss tas, bet šeit tādu veikaliņu nav. Iegājām tādā reāli random veikalā, kas ir no visa, un šeit ražo eļļu. Viņi paši ražo eļļu un šeit viņi tirgo. Un mēs satikām cilvēku, kas to dara. Viņš izskatās pēc zema. Viņš mums pastāstīja, izrādās, šī ir extra virgin olīveļļa, ko taisa no zaļajām vīnogām, un šī ir virgin olīveļļa, ko taisa no melnajām vīnogām. Šitā ir bišķiņa asā. Un mēs arī paņemsim šitādu mazo iepakojumu eļļiņu, ko mēs dzersim katru rītu. Es teiktu, ka šī ir ļoti veiksmīga iepirkšanās reize. Un man patīk, cik random mēs uzējam šādas vietiņas. Mums tikko Tanta vēl no aizmuguras atskrēja un iedeva no tās olīveļas, ko mēs nopirkām, arī ziepītes pašu radītas. Nu, riktīgi mīlīgi tie grieķi ir. Tad, kad mēs bijām Grieķijā pirmo reizi, tur bija ļoti daudz olīvu ražotnes, kur tās pārdevā un tā. Tāpēc šoreiz, braucot arī uz Grieķiju, mēs zinājām, ka atpakaļ mēs gribēsim vest šķītrumus, kas ir eļļas. Un tāpēc mēs paņēmām koferi. Un es biju ļoti priecīga, jo es bišķiņ biju tā kā sabēdājusies, ka mēs speciāli ņēmām koferus. Un lielam tā vienkārši sanāk tā kā veikalā nopirkt. Tā sajūta būtu tāda pat tā kā es Rimī nopirkt olīveļu. Jā, bet mēs dabājām, un viņi paši viņu ražo, varēja pastāstīt, un tā kā, ja tur ir ļoti tas personal touch, un jā, savu rīktīgi forši. Dodamies kalnā augšā, nu šobrīd ceļš ir tik čilīgs salīdzinājumā ar Rodu, jā. Tā ir bezmaz vai labāk nekā vietām ir pilsētā, nu tādā, kur vairāk mašīnas braukt. And up we go! Nu šobrīd mēs vienmēr priecājamies par savām mašīnu izvēlēm, jo nu labi, ka mūsu mini kūperiņš diezgan veiksmīgi iet šitādā kalniņā. Nav sajūta, ka galīgi tiek nomocīts, bet vienkārši brauc nekurienā.
Kāds jāatzīst tiešām ir nereāli skaists. Man vispār ļoti patīk būt kalnos. Tā sajūta arī pišķiņ tāda viegli bailīga. Un šeit arī var redzēt, tur ir Grieķija, bet tā jau ir Albānija. Pa lielam no Korfu īstenībā ar prāmi var tikt līdz Albānijai. Te ir arī iespēja paņemt kādu dzērienu. Mēs paņēmām koliņu un Mārtiņš paņēma alu. Patīk? Jā. Lūk, arī kalna galā baznīca. Tūlīt iešam iekšā, bet Elisters dotā brīža apģērbs neatbilst vajadzīgiem dreskodam. Make a wish. Neatskaties. Te nav tik daudz kaķu, cik rodā bija. Lecam iekšā mūsu rumaciņā un laižam. Atbraucām uz pludmali nopeldēties, bet pirms tam gribas atveldzēties nedaudz. Ejam uz bīčiņu. Gribas nopeldēties. Šodien vēl neesam peldējušies. Mūsu jaunatklājums. Akmeņu pludmales, Pebble Beaches, ir visdziļākās ūdens tilpnes, kurās var peldēt un snorkelēt. Ja būs smiltis, tad būs duļķaini. Jā. Grūtāk saredzēt. Mēs vakardien vienā brīdī ielīdām, bet tur pirmkārt nav ko redzēt, jo tur bija tikai smilts. Un tas ūdens tiešām, tā kā caurredzamība vispār nebija no tām labākajām. Tas ir kāds mums matching aprocīts. Ceļam uz mājām, piestājām pilsētiņā. Esot uz salām vienmēr mulsinoši liekas pilsēta vai ciemats, bet idejiski jūs saprotat. Ejam pusdienās. Labu apetīti! Labu apetīti! Pasta! What is this? Paskaties! Jūs redziet? Tur ir varavīksne. Work it, girl! Mašīna eksperta medniece. Lielākā daļa ir manuāls. Pohoj, pohoj. Tu vienkārši ļoti skaisti izskaties. Tas ir svarīgāk. Mārtiņš mūs ved offroadā. Mēs braucam pakaļ saulei. Esam ceļā uz mājām un ir saulriedz. Un gribas noķert to momentu, ka saulīti iekrīt jūrā. Vai mums sanāks? Jautājums ir aktuāls. Es atzīšos, es reizēm Mārtiņa idejas noheitoju. Reizēm, man liekas, nesanāks, nepaspēsim vai kaut kas tāds. Bet paskatieties! Viņš man atved. Viņš mūs atved. Tik foršis! Braucam cauri mūsu ciematiņam, kur mēs paliekam pēdējās dienas. Šādi izskatās mūsu ielā vakarā. Mēs gan dzīvojam vēl kādu gabaliņu uz priekšu. Labrīt, 6. ceļojuma dienā. Esam jau startējuši, pa ceļam ieķeram brokastis un dodamies. Uz kurieni? To tūlītās jums visu izstāstīsim. Šodien mūs sagaida izbrauciens ar laiviņu, jahtiņu, kaut ko pa vidu. Mēs nobukojām aizvakardien vakarā.
Izbrauciens ir lielākajā salas pilsētā, Korfu. Pilsēta sauc tieši tāpat kā salu. Kad Mārtiņš bukoja laivu, šīs bija palikušas pēdējās vietas uz datumiem, kas mums der. Un šo izbraucienu es jau sen biju noskatījusi, ka man tā kā gribētos, bet ar kādas plānošanu un visu, protams, sanāca kā sanāca. Noteikti šajā ceļojumā maršrutu plānošana mums noteikti nav, kā teikt, visvairāk bijis pa ceļam un tā, jo gan jau prātīgāk būtu palikt Korfu un celties. Bet it is what it is. Esam atbraukuši. Ir divas ziņas. Foršā ziņa mums ir izbrauciens ar kuģīti. Sliktā ziņa Mārtiņš vakardien uz savu mīļā jumta ir aizmirsis mūsu SPF 50. Un vēl kaut kur ir pazudis arī viens no dvieļiem. Tad mums ir viens dvielis, mums nav SPF, un mēs visu dienu esam uz kuģi. Ļoti cerams, ka mēs kaut kur tur dabūsim kaut ko no šī. Visu dabujām. Skrienam? Skrienam, bet ejam. Esam veiksmīgi tikuši uz kuģīša. Apsēdāmies kur maliņā, jo viss priekš ir pilna un aizmugur arī. Bet, mums ir visa šī vietiņa dieniem. Un varbūt arī nav nemaz tik slikti, ka nav tāda tiešā saula, ne? Jā. Es domāju, mēs vēl paspēsim saulu. Paņēmām, kur kafiju ņēmām arī brokastis, it kā uz kuģi mūs baro. Bet labāk nepaļauties. Garšīgs? Sākam kustēties. Vibes uz kuģīša ir ļoti forši cilvēki, ar kuriem mēs dodamies kopā, ir jauki un sakarīgi un apkalpojošais personāls, kā jau grieķi, ļoti viesmīlīgi, viss ir uzdevuma augstumos. Kuģītis mums, jā. Mēs esam pirmajā pieturvietā, kur mēs būsim aptuveni pusstundu. Mums noteikti bišķiņ pabaros tagad ar brusketām. Mēs bišķiņ pasnorkelēsim, tad mēs laižam tālāk. Šāds atpūtas veids noteikti ir viens no mūsu iecienītākajiem. Mēs katrā ceļojumā cenšamies izbraukt ar kādu kuģīti, laiviņu vai ko tādu, jo, bāc, tik ļoti var baudīt. Un šeit tad izvedīsim jūs nelielā tūrē pa mūsu kuģīti. Šeit ir priekšējais klājs, tagad visi peldās, kā var redzēt, tas ir tukšs, bet, jā, gana daudz vietas, neviens nevienam, tā teikt, nespiežas virsū, savu ir forši. The food is ready. Ēdiens bija ļoti garšīgs, forši arī, ka tas tapa mūsu acu priekšā. Noteikti ir jārēķinās ar nepārtrauktu lapsaņu kompāniju esot uz Korfu. Un, protams, daļu no ēdienas arī uzmet sev virsū, viss kā ierasts, un tad jau sekoja ceļš apakaļ. Pa ceļam arī paņēmu napiņu, var redzēt arī arbūs pirms tam ir uzkosts tā labi, tā kā viss kā pienākas. Un kopumā mums patika, mēs noteikti iesakam arī jums. Sveicināti! Nāciet iekšā mūsu trešajos Korfu apartamentos. Tātad liela gulta. Skaisti. Mums ir virtuvīte ar veļmašīnu un leduskapi. Tad mums ir vansistabā viens. Un mēs šeit atbraucot sapratām, ka mums ir arī otrs stāvs. Like, so what? Un gulta numur 2. Pēc iekārtošanās apartamentos devāmies vakariņās. Bija garšīgi salāti, brusketa un arī pizza un kāda bez kāda kokčika. Protams, arī kaķa kompānija ir neatņemama sastāvdaļa, un ar šo mēs arī šodienu noslēdzam. Labrīt! Esam modušies. Atnācām izdzert kafiju šejieni. Šis ir 3 minūšu attālumā no mūsu mājām. Par cik šodien ir pēdējā pilnā diena un rītā sola mākoņainu laiku, tad mēs gribam doties uz beach. Bet pirms tam ir jāieturās un tad mēs dosimies vērot lidmašīnas. Esam pēduši brokastis,
pārģērbušies un gatavi doties uz bīčiņu. Ja mums kāds jautā, kas ir bijusi izaicinājumiem pilnākā lieta šī ceļojuma laikā, tad atbilde ir uzvilkt šo palkustīmu. 2 pieauguši cilvēki noķēra gandrīz mentālo breakdown momentu, jo šo palkustīmu es nezinu, cik ilgi mēs čakarējāmies līdz uzvilkām, tā kā es nekad dzīvē neesmu straglojusi ar kādu apģērba gabalu tik ļoti. Jā, viņš ir skaists, nav šaubu, bet es nekad dzīvē vairāk nesūtīšu šādus palkustīmus vai vispār krekliņus vai blūzītes, jo tās ir vienkārši insane. Apģērbam ir jākalpo tev, nevis tev apģērbam. Tev ir kādi komentāri par šo? Es nenoķeru mental breakdown. Es vienkārši sadusmojos. Jā, es ļoti ceru, ka mūsu attiecības nav vienīgās, kas ir pieredzējuši šādu izaicinājumu. Kādā skaistā sieviņā, jā. Atradām beidzot vietiņu, kur ir ūdens atrakcijas pieejamas visiem, nevis tikai konkrētās viesnīcas apmeklētājiem. Redzēsim, ko šeit var mums piedāvāt. Yep. So basically it's literally all that area of sea out there. Oh, yeah. Es esmu tik excited. Es ļoti gribēju, un es neesmu nekad braukusi ar jetski. Es esmu ļoti excited. Bija tik forši. Mēs diezgan tālu jūrā iebraucām, un tas sajūt, ka tu esi tik tālu viens pats. Es teiktu, ka šī ir izcila pirmā reize, pirmā pieredze. Jā. Varbūt tas tieši šī iemesla dēļ, tā kā nebija nekad dzīvē šo vēl izdarījusi, jo es gaidīju šo perfekto reizi. Un tagad ir laiks ieiet ūdenī. Ak, Dievs, cik forši! Tā pludmalīte nebija visai forša, jo tur arī nebija jēga no snorkelēšanas. Tāpēc mēs atbraucām uz citu pludmalīti, ko Mārtiņš atrada. Ir pēdējā pilnā diena, tad mēs paņemsim bišķi luxury. Gribam vienkārši apsēsties, pačelo. Tur, kur ir klintis, tur būs reāli interesantāk snorkelēt, tā kā mēs paņemsim maskas un iesim snorkelēt ar visu to maliņu. Pastāst, kā mēs parasti izvēlamies, kur mēs dosimies ēst? Nu, nav parasti. Pārsvarā gadījumos tās atrod Mārtiņš. Ratu reizi es esmu kaut ko noskatījusi TikTokā vai varbūt kādam citam redzot storijā un saglabājusi. Visbiežāk mēs skatāmies Google Maps. Mēs cenšamies ņemt vērā cilvēku veidotos reitingus un skatīties arī, cik daudz cilvēku tur ir nobalsojuši. Saprotam, vai vibes mums patīk, un tad arī ejam. Esam ieradušies vienā no populārākajiem Korfu restorāniem Skyview. Te noteikti ir kaut kas īpašs. Katru reizi, kad tu paskaties uz debesīm, redzi lidmašīnas tik tuvu paceļamies vai nolaižamies, un tas viss notiek, kamēr tu mierīgi baudi vakariņas. Esam kārtīgi pēduši, tā vieta bija ļoti forša. Un tagad dodamies atpakaļ uz mājām, noskaloties pēc jūras un dosimies jums parādīt Korfu pilsētu vakarā. Labrīt! Tikko izčakojāmies no mūsu apartamentiem, dosimies brokastīs un apskatīt Korfu vecpilsētu tā kārtīgāk arī dienas laikā. Atcerieties, mēs pa šo ielu gājām vakardienas vakarā un cik ļoti citādāks vibes šobrīd šeit liek. Kopš 2007. gada Korfu vecpilsēta ir iekļauta UNESCO sarakstā, kā izcils nocietinātās vidusjūras ostas piemērs. Es visu ceļojumu laiku skatos uz šādu veidu bļodiņām, un es nenoturējos. Mēs arī šādu vienu vedīsim uz mājām. Es esmu iedvesmojusies gatavot salātus, tā kā
būs mums skaisti salāti ļoti mājās. Vietiņa, kur tikko mēs ēdām, ir tāda lokālā vietiņa, jo pa lielam, man liekas, mēs tur bijām vienīgie turisti. Un ik pa laikam kāds arī atnāca, bet visi galdiņi bija pilni, ņemot vērā, ka tur nav daudz. Tā kā pēdējā dienā mēs dabījām tiešām tādu, manuprāt, riktīgi autentisku pieredzi, kas ir viņu vietējā, kur arī iet vietējie. Jo nu viņi tur nespiežas turistiem. Pēdējos mirkļus tverot aizbraucām vēl nopeldēties, bet kopumā jāsaka, mūsu medus nedēļa pagāja vienkārši brīnišķīgi. Tas bija izcils laiks, lai reflektētu uz to, kas tikko vispār ir noticis un ka turpmāk esam zem viena uzvārda. Nodevām mašīnu, viss ir kārtībā, par ko nepiekasījās. Īstenībā ļoti jauki. Viss tas servis noteikti varam rekomendēt. Ļoti jauki cilvēki. Nekādi lieki čakari, kā jau es teicu, nekādi paslēptās maksas vai kaut kas tāds. Palielam vienu reizi pielējām bāku pilnu un vairs nelējām iekšā. Degvielas samaksāja vēl 60 eiro un viss. Nekādu papildus transporta izdevumu mums nebija. Ātri savāc, ātri atdod, bez liekiem čakariem. Ļoti laba pieredze, rekomendējam. Un tagad dodamies uz lidostu. Ak, Dievs, man tas kopurs tik smags! Laiks doties mājās. Mums tik nepierasti ir stāvēt nododamajā bagāžas rindā, jo mēs vasarā nekad nelidojam ar tādu. Jā, nu, šis ir tas neforšais moments nododamajai bagāžai. Lidmašīna ir aizkavējusies, bet beidzot esam ceļā uz lidmašīnu. Cerēsim, ka iekāpsim bez liekas aizkavēšanās, pacelsimies un būsim mājās, jo gribās jau mājās, un šeit netiek ārā. Paldies Korfu par visu, ko mums sniedz, un kā ķirsīts uz putukrājumu bija, ka lidmašīnā mums piedāvāja sēdvietas ar papildus vietu kājām. Savukārt tev paldies, ka biji kopā ar mums šajā ceļojumā un skatījies!